ko kursors tev neraksta. Regulārs tehnoloģiju podcasts kopā ar Kursors LV. Esiet sveicināti, ko kursors tev neraksta regulārā tehnoloģiju podkāsta 53. epizodē, kas ir ierakstīta 14. septembra ceturtdienas pievakarē. Studijā esmu Kristaps, un šai sarunai mums ir diezgan kuplā skaitā pievienojušies trīs spuraini jēriņi – Ansis, Jurģis, Henrijs. Sveiki, zēni! Sēriņi oposumi. Čau! Man liekas, ka mēs pirms gada iesākām tieši tādā pat sastāvā. Ļoti iespējams. Vispār jā, paldies, Henrij, ka iestūrēji tieši šajā sarunas tēmā. Tātad ir apritējis tieši 1 gads, pilns gads. Esam aizvadījuši 52 epizodes. Principā katru nedēļu atskaitot viena laika. Ne, vai pa kā mums tur bija? Viena mums izjūka. Nu, tāpēc man nedaudz uztrauc, vai mums tiešām ir 52. vai 53. epizode, jo viena izlaista. Cik gadā ir nedēļas? Gadā ir 52, šī ir 53, tad gads ir apkārt, ne? Nu, pagaid, nebija izlaista, bija viena tāda... Viena bija izlaista, viena nedēļa mēs toši izlaista. Tā kā jāpārskat numerācija, bet labi, varbūt jau viss sakrīt, visi kā vajag. Garais gads. Pie 4 nedēļas pagājuši. Mūsu oficiālajā scenārija lapā ir rakstīts 53, tāpēc, ka pie iepriekšējā epizodē bija rakstīts 52. Jā, bet ja tu esi noklūdies starp 39 un 41, piemēram. Bet es neticu kļūdām, es ticu mūsu oficiālajiem scenārijiem. Nu jā, tu kā aktieris tur laikam baigi improvizēt arī. Vai es drīkstu vispār improvizēt, vai scenārijs ir scenārijs un nav pieļaujama nekāda improvizācija ar tekstiem, ar kaut kāda? Tas ir atkarīgs, kāds ir iestudējums. Protams, ka tajā brīdī, ja tu mēģināsi improvizēt Šekspīra dzeju vai Raiņa dzeju, tad tas, kādam varbūt sanāks labāk, kādam sliktāk, bet baigi ieteicams nebūtu, bet tajās lugās, kur ir nesaistīts teksts, tur mēdz būt atkāpes, kuras iedod arī režisori, mēdz iedot brīvu telpu, līdz ar to tur kaut kāda veida improvizācija un bīdīšanās ir iespējama. Ok, labi. Tad pieņemsim, ka tiešām šī ir 53. epizode, un šajā brīdī tad mums bija pagājušā nedēļa diskusijas, ko mēs darām ar tām sezonām. It kā mēs pirmo sezonu rakstījām arī nosaukumos S01, tad epizodes numurs. Un mēs jautājām, jūs atbildējāt, bija pāris ēpasti, bija Twitterī šādas diskusijas, iekšēji mēs mazliet arī pamalām. Man liekas, ka vienkāršosim šo procesu, respektīvi, tad mēs neskaldām sezonās, vienkārši, lai mums ir unikāls numurs, katrai epizodē būs, kā man arī komentārā viens teica, būs foršāk svinēt tur 100, 150, 100, nezinu, 69. epizodē. Tieši tā. Lūk, tad tagad būs 53. epizode, attiecīgi turpmāk arī tā. Un atkal katras epizodes sākumā, kā ierasts, mēs arī pieteiksim, tātad, kurā datumā tā ir ierakstīta, tā, lai visiem ir, forši, teiksim, atskaites punkts, kā tas darba. Man liekas, tas ir ļoti tā noderīgi. Tālāk. Gads ir apritējis forši vismaz 700 reizes, vismaz Spotify pusē es redzu, ka klausās attiecīgi lēnītēm pieaug. Šis te klausījums skaits katrai epizodē, ko cilvēki nedēļas laikā paspēja noklausīties, plus vēl jau ir YouTube kaut kāds 100 vairāk nekā reizes pat noklausās, un vēl kaut kādos mazākos servisos, kur man liekas Spotify īsti informāciju nesaņem. Tāpēc, principā, es teiktu, ka katras nedēļas šeit epizodē tas klausījumu skaits ir kāds stabils 1000, kas ir ļoti, ļoti, man liekas, cienījami. Ja tagad Spotify'ā ir 700, tad cik bija sākumā? Tur bija tā, ka pirmā epizode bija tāda baigi labi klausīta, tur bija kaut kāda 900 vai kaut kas tamlīdzīgs klausījumi, bet pēc tam bija kaut kāda 400 atceros, pēc tam lēnītēm bija 500 vidējais, pēc tam lēnītēm 600 vidējais, un tagad tā kā pāri tam 600 ir ticis. Un, protams, ir kaut kādi daži atsevišķas epizodes, kur tipiski ir kaut kādi viesi no malas, tiem ir arī pāri 1000 klausījumu un tā. Jā. Bet smuki esam kāpuši. Jā, tagad galvenais tikai turpināt, man liekas, ka tas formāts darbojas kaut kādā mērā, plus noteikti vajag no malas vēl arī slēgt klāt arī intervējamos. Protams, droši kursorā komentāros vai jebkādos citos veidos, kā var aizsniegt mūs, sakiet, ko vajadzētu nointervēt, mēs jau ar prieku to izdarīsim. Varbūt arī jūs kādreiz iesaistīsieties kaut kādās intervijas daļā. Jo tas tīri tā loģistiski, man jāpaspēj izmanedžēt vēl tā intervijas daļa, pēc tam ar jums vēl jāpaspēj, un ir bijuši gadījumi, kad briesmīgi viss ievelkas, un tad tā kā nākas jums baigi gaidīt. Bet, ko tik mēs, dargo klausītāju,
labā nedarām. Ok, tad tā organizatoriskā daļa ir izrunāta, un es domāju, ka mēs varam ķerties klāt tai lietai, ko Henrijs vienkārši nepacietīgi gaida, un Ansis ar Jurģi labprāt izlaist un arī vispār nepacietīgi gaida. Ja? Nu, Henrij, ko Apple prezentē? Es uzreiz pateikšu, nenormāli garlaicīga prezentācija, no kuras vienīgais labums ir tāds, ka man nav neviena iemesla, kāpēc man būtu jāpērk jaunie iPhone. Bet, nu, lūdzu, Henrij. Un ar to arī mēs noslēdzam šo sadaļu. Jā, paldies jums. Visi ir forši. Un pārējiem pie Android labākā tālruņa pasaulē. Bet atgriežoties pie, principā, vispārdotākā telefona pasaulē, kas šogad būs, es piekritīšu Kristap tev, zinu, pa ko viņi vienkārši bija izstiepti. Tā prezentācija gāja stundu 25, un jau pēc pirmajām 5 minūtēm man arī bija garlaicīgi. Es atzīšos, ka tiešām viena no garlaicīgākajām prezentācijām, bet tur neko citu nevarēja sagaidīt. Es vienkārši būtu priecīgs, ja viņi iet kaut kādu stundu. Viņi iet stundu, bet jāpiezīmē, ka tur ievadā runāja, kaut kādi pāris minūtes runāja par kā Apple Watch ir izglābis kaut kādu 6 cilvēku dzīvības. Tas vispār bija tas, ko viņi iesāk, jo parasti tur vienmēr ir kaut kāds mērķis tajā prezentācijā, kaut kāds atskats uz Apple produktiem. Tad viņi tādā veidā noreklamē produktus. Es neesmu, man liekas, baigi citiem redzējis, ka tādu dara. Un vēl pa vidam kaut kāds 5 minūtes viņi apspēlēja, katrā ziņā ļoti tādā pozitīva, amizantā veidā, ka viņiem ir sapulce ar māti dabu, jo principā viss jau mūsdienās nav ko pārdot no tehniskā un programmatūras, tad vismaz var pārdot eko-šmeko, kā viņi mēģinās tad līdz 2030. gadam samazināt visus savus izmešus un vispār ieviest tajā viņu procesu piegādes ķēdē, kad viss ir no atjaunojamiem un kā tur pareizi ir resursiem. Kā jums vispār patika tā etīde, to varbūt var tā saukt ar to māte dabu? Man likās forši. Un māte daba bija tā kā ļoti iekļaujoši attēlota kā melnādainā ar svaru lielāku nekā norma. Jā, ar lielāku ko nekā norma? Svaru. Molīga dāmīte bija. Bet tur vienkārši nebija baltā sieviete 60. Es atvainojos, es šonedēļ kaut kur redzēju, kaut kādu Lindex reklāmu vai kaut ko tādu bija jaunkundzē speciāli bija 3 piezīmētas klāt. Kaut kāds apakšbikses reklamēja. Bija piezīmētas klāt? Man skatījās, ka bija piezīmētas klāt speciāls 3, jā. Ok, labi. Bet, kas man bija diezgan patiesībā šoks, kad viņi sāka runāt par tiem pulksteņiem. Tu tā kā skaties un tu redzi, ka viņiem nav ko prezentēt. Viņiem ir prezentācija jāizveido, bet viņiem nav ko prezentēt. Es domāju, ķeramies klāt produktiem. Tātad Apple Watch Series 9. Tātad jaunais Apple Watch, kas izskatās identiski tam, kāds ir 8, 7, 6 plus mīnus, jā. 7, 8, jā. Jā, tur ir displejs kaut kāds citādāks, kurš varbūt blāvāks, spilgtāks, abējās robežās. Jā, mums ir jauna tāda maigi rozā krāsiņa, kur rādio no rīta man starp citu teica, vai tas ir Barbijas sakarā. Gan jau, ka nav, bet rozā varētu būt arī... Priekš dāmām visticamāk. Jā, kas ir ok. Tad bija tas, ka, protams, viņiem tur tas procesors, jeb chipsets, viss ir kaut kāds jaunais, krūtais, kas ļauj... Vienīgā labā lieta, man liekas, bija, un būtiskā lieta bija tāda, ka tas ļauj darbināt šos te mašīnu mācīšanās modeļus, respektīvi balss atpazīšanai uz pašas ierīces, kas praksē nozīmē, ka, teiksim, komandas kaut kādas tur nostupē timeri vai kaut ko pajautāt, to, ko var izpildīties uz ierīces, uz tā pulksteņa, tas uzreiz notiek. Nevis, kad jāparausta serveris kaut kur, kamēr serverī kaut ko tur izrēkina, pēc tam atsūt atpakaļ. Tā, man liekas, ir forša lieta. Protams, tā galvenā lieta, ko viņi tur seloja, ja mēģināja pārdot, ir tas ar tādu rādītāju pirkstu un īkšķi, tā kā uzsitot, kad pulkstenis spēja detektēt šo te kustību, mazo mikrožestu, lai atvieglotu mūs no nepieciešamības bakstīties tajā displejā. Palaist timeri, klāts piespiedi pirkstus, palaižās, atbildēt zvanam un tam līdzīgām tādām lietām. Gudri cilvēki visnotaļ ātri norādīja, ka tā nav savā būtībā jauna lieta, jo lietojamības, pieejamības, jeb accessibilities sadaļā kaut kas tāds ir bijis. Es neesmu skatījies vēl līdz šim, bet cilvēki teica, ka kaut kas tāds ir bijis tieši uz kādām kustībām pulkstenim. Tu, Henrij, paskatījies?
Nē, es vēl nepaskatījos, es izlasīju. Jā, Jurģi? Es gribēju teikt tieši to pašu, ko es arī dzirdēju par to, ka tā feature jau esot bijusi, un tāpēc ir dīvaini, ka nezinu, pieņemsim veciem pulkstiņiem, viņi vēl nav aktivizēti, ja iereiz tas ir baigais jaunums. Bet es gan vairāk uz to skatos, kā mārketinga lietu, jo gal galā kaut kādā veidā Apple'am tās VR brilles būs jāiebaro tiem cilvēkiem, un tām arī ir tā pati aktivizācija ar tieši šo pašu žestu. Līdz ar to tad ir tikai loģiski, ka teiksim, arī pulkstenim ir šis žests, lai tā būtu atpazīstamības zīme, ka Apple tu šitā te aktivizē kaut kādas lietas. Ļoti iespējams, ka tur tiešām ir saistība. Man liekas, ka tādā tiešā veidā viņi nepasniedza to tā, bet tiešām bija ar žestiem šitiem mazajiem arī tam Vision Pro-tām brillēm, kuras būs pārdošanā limitētā apjomā no nākamā gada. Gada sākumā Amerikā, jā. To viņi starp citu arī pateica, jā viņi strādā. Tālāk, tad bija Ultra, tas Apple Watch Ultra, bija jauna versija šim pulkstenim, atkal tas iekšā jaunais čips, kuriem bija kāds viņam nosaukums bija kaut kāds, pusprezentācija. Viņš ir 9, SIP 9 kaut kāds, tur sistēma ir, blablabla. Jā, jo man visu laiku likās, ka tas ir čipu, bet kāpēc viņi izrunā kā SIP, un tas redzēja, ka pēc tam bija uzrakstīts, ka SIP. Kaut kāda platforma sistēma. Jā. Nu, lūk, arī korpus tas pats. Tur baumās runāja, ka būs melnā krāsā Ultra pieejama. Skuju, nekas tur tāds nebija no krāsām, nekas cits, vienkārši, kas mainījās, tātad čips Ultra? Spilgtāks ekrāns līdz tam 3000 vienībām no 2000 un tā pirkstu kustība. Es gan biju šīm piemetinot pa pirkstu kustību, man šķiet, ka tas accessibility droši vien, ka strādā ne tik labi. Viņš noteikti, kaut ko citu dara. Vienkārši, es domāju, ka šitais būs labs selling points, jo man patika, ka viņi mācēja parādīt piemēru, pēc tam tev ir netīvs rokas, tu negribi bakstīt par ekrānu, kurš ir slapšs. Kurš līdz ar to sliktāk strādās, tu paņem saspied, tā kā es domāju, ka tas ieiesies labi. Labi, tautās labs risinājums. Ultra vispār nekā. Ja godīgais, man vienīgais liekas, ka viņš ir lētāks, jo man liekas, ka iepriekš bija 999 eiro, un tagad ir 899 eiro, arī Latvijā būs tā. Tā kā tas pa lielam vienīgais ieguvums, bet tur pilnīgi nekā. Un, teiksim, pulksteņiem baterijas ziņā nekāda ieguvuma nav, kā viņi tur, tātad mazais parastais diena, gan jau, ka viņi reklamē, ka vairāk, bet būsim reāli tā ir diena. Nē, viņi teica 18 stundas pat vai diena, jā. Un savukārt Ultrai tās ir 2 laikam dienas vai 3. 3. Ultra vispār izvelk 3 dienas, ja pat neko nedara. Lūk, un viss. Par pulksteņiem tas ir viss. Nē, tu paši svarīgāko nepateici. Apple Watch ir 100% uzražots no atjaunojamās elektroenerģijas, vai kā viņi tur teica. Es saku, tur viss ir pa enerģiju, pa materiāliem, un viņi, es saku, Apple Watch gadījumā ļoti daudz runāja. Oglekļa neitrāls, tā laikam. Tas, kas iztērē... Nē, viņš bija oglekļa neitrāls, jā, viņš 100% arī no pārstrādājumiem resursiem un no elektroenerģijas to viņi tur izcēla. Un te laikam ir vietā ieminēties arī par tām ādas izmantošanas pārtraukšanu Apple produktos, respektīvi gan Apple Watch siksniņās vairs nebūs ādas, tas ir tām, kas no Apple nāk. Gan arī iPhone'iem arī nebūs ādas vāciņu, tagad būs tas, kā saucās, woven... Angliski ir fine woven, laikam tā ir pareizi. Tekstils, respektīvi kaut kāds. Tekstils kaut kāds. Latviski tulko smalks tekstils, bet domāju, jā, tāds auduma veidīgais. Kaut kādas Apple omītas visdrīzāk tur uzadījušas tos siksniņas un visu šito te. Bet interesanti, ka viņām siksniņām joprojām turpinās to sadarbības ar to Hermès, jā. Tiem gan ir āda. Jo tie ir, viņiem ir āda, bet arī viņiem tagad būs tur tā speciālā tā audums. Tā kā tas man likās interesanti, ka viņi tur ar speciālu sadarbību, un tad tur ir tās sporta aprocis arī tur būs no 82% pārstrādājumiem materiāliem, blablabla. Bet tā kā tika baumots, tur nekādas jaunas aprocis nav un silikons paliek, jo mums arī bija viens raksts, bet mēs neizlaidām, jo bija kā, kad silikonu arī nomainīs, bet, acīm redzot, ne šogad. Ne tagad vēl. Ok, labi, tad ar pulksteņiem, plēlam tiešām nekā. Teiksim tā, ja tev nav nekāda Apple Watch un tu gribi pamēģināt, tad diezgan loģiski, ja tu gribi ar visām tām featurām, tur tā pulsa oksimetru, ja tu gribi vēl kaut kādām tām visām krūtajām ECG, tad ir Series 9, pa lielam, aktuālais modelis, bet tiem, kam ir kaut kādi vecāki, 8, 7, nav jēgas apdētoties. Vispār nav nekādas jēgas. Ja? Tieši tā. Telefoni. Tātad ar telefoniem mums ir tā, ka tad 15. iPhone veseli 4 gabali.
tāpat kā pagājušajā gadā. Tā tad ir 15. mazais parastais, 15. plus, 15. Pro un 15. Pro Max. Man liekas, ka ļoti labi iezīmējas tā tendence, ko jau aizsāka iepriekš Apple, ka Pro modeļi dabū krūtās lietas, savukārt tie parastie bāzes modeļi, teiksim tā, nedabū krūtās lietas. Laikam sākam ar tām lietām, varbūt, kas ir visiem vienādas. Tātad USB Type-C pieslēgvieta ir visiem telefoniem. Tomēr Apple nebūtu Apple, ja tur neizdomātu arī kaut kādu beigo manevru. Tātad vispār tik rēcīgi bija skatīties, kā viņi runā, ka teiksim, viņu tagad produktos, iPhone'os USB 3.0, cik ļoti ātra datu pārraide un viss šitais. USB 3.0 visos Android flagmaņos ir, vai tā arī nav? Kā ir? Un daudzos noteikti. Pat jau jaunajos taču ir 3.1 un 3.2. Jep. Nu jā, bet tādā ziņā, ka tas ir stabili gadus, 3 jau plaši pieejama lieta, kad tik ne vairāk, atkarībā no produktu kategorijām. Apple'am, protams, bija tiešām es smaidīju skatoties, kā viņi uzsvēra to lietu, kas ir citiem. Bet pat, ja ir USB-C, tātad šī pieslēgvieta parastajiem diviem, 15. un 15. plusam, tur ir tikai USB 2.0. Tas ir tāds liels fakucis viņu auditorijai, klientiem, ko viņiem prasīja ielikt iekšā 3.0 normālu datu pārraidi. Neko, es nezinu, centi uz katru telefonu. Nākamgad prezentēt. Jā. Kā jums patika šāds manevrs? Henrijam patika noteikti, bet ne? Labi. Es droši vien piekritīšu, es vēl tikko noskatījos MKBHD. Pa lielam jau ikdienā tas nevienam neko nemainīs. Tas mainīs tikai tad, tiem pāris procentiem, kas viņi izmantos Pro telefonu, lai kaut ko filmētu, un pēc tam, lai liktu pa taisnu ārējā atmiņā. Tas ir mans viedoklis. Tas, ko viņi reklamēja, ka tagad Pro modeļiem var pieslēgt ārēju atmiņu, kaut kādu, nezinu, SSD vai vēl kaut ko, un veikt ierakstu pa taisno, jā, tā ir super specifiska lieta. Bet pieslēgt pie kompja telefonu, arī iPhone, lai, nezinu, backupus kaut kādas sataisītu vai kaut kādus datus izkopētu laukā. Tā gan ir diezgan, man liekas, plaši tomēr darīta lieta, un tur ir milzīga starpība starp šiem te USB standartiem. 20 reizes vai cik tur bija? Vājprātīga liela starpība. Kā tu pēdējo reizi slēdzi savu iPhone pie datora? Backupiem es personīgi neatceros. Es backupiem slēdzu. Es joprojām taisu pilnos backupus pie kompja. Lai gan, cik es saprotu, iCloudā tagad arī labāki paliek tie backupi. Bet, valīts arī tavs arguments, ka iPhone'us parasti neslēdz. Kaut gan arī, man liekas, Android telefons pie kompja. Mēs esam tik ļoti ar visiem šiem mākoņu servisiem izlutināti, ka principā datus mēs šādā veidā tikai dzenājam. Labi. Tagad kas ir tāds unikālais tajiem, action poga? Visiem 4 modeļiem bija? Nē, tā ir tikai visiem 4 modeļiem tagad ir Dynamic Island. Jā. USB-C. Tas, kas Dynamic Island, tā saliņa, tas izgrauzums, displejā pagājušajā gadā bija tikai Pro modeļiem. Tagad tas ir visiem 4. Tagad jaunajiem, kas ir tās atšķirīgās lietas, tātad šī te action poga, ko mēs jau ieraudzījām pagājušajā gadā ultra vietpulkstenī, kas ļauj veikt, kas ļauj piesaistīt kaut kādas darbības. Jā? Tieši tā, jā. Tātad tur, kur iPhone esošiem visiem, kas lieto iPhone. Tas slēdzītis. Tur, kur ir slēdzītis, tur būs tāda podziņa. Grūti precīzi pateikt, vai viņi tādā pat izmērā, bet viņiem varēs pielikt kaut kādas darbības. Nezinu, tur palaist kameru, palaist kalendāru, kaut kādu timeru. Es domāju, tas tāds 50-50. Es, ja godīgi, varbūt tādu jēgu neredzu. Novelc to kameru, novelc uz leju un tad uzspied to kameru no kontrol centra. Bet, jā, divi spiedieni. Tas ir daudz. Ja poga, tad ir ātrāk. Jā, tas būs tāds jaunums. Varbūt kāds atradīs baigo pielietojumu. Es neteiktu, ka tas kaut kāds baigais selling points. Man arī liekas. Man tāpat liekas. Tas ir komiski, jo es zinu, ka parasti ārzemju apskatnieki parasti norāda to, cik Androidiem ir nenormāli ērti. Tas, ka tu vari 2 reizes piespiest bloķēšanas taustiņu un nonākt kamerās. Protams, ne visiem tā ir, bet daļai tā ir, un tagad iPhones arī to ir izdarījis, bet tur prezentācijā bija smieklīgi arī tas, ka viņi tur īpaši uzsvēra to, ka
tu varēsi izmantot to kā kameras slēdzi. Es vienkārši aptuveni noliekot pirkstu tur, kur viņi ir, sapratu, cik tas ir hiperneērti. Jo patiešām, ja tev ir, nezinu, kameras slēdža poga, tad tam ir jābūt tādam risinājumam, kāds ir Xperia, kur patiešām, tev tas telefons ir, viņš ir kā kameras formātā, tieši tur, kur tam pirkstiņam būtu jābūt un tam līdzīgi. Bet no tādas funkcionalitātes viedokļa, protams, kā Androidiem jau gan sen ir bijušas dažādas funkcionālās pogas un tam līdzīgi. Protams, interesanti, kāpēc viņi tādu ikonisku dizaina elementu kā slēdzīti, tā kā ir nomainījuši pret pogu, jo nezinu, man liekas, ka šis ir kārtējais iemesls, kas Stevam Jobsam liek kapā bišķiņ parotēt vai kādu kūleni uzmest, bet Kāpēc kā iPhones nekad nav skaļumi ieslēgts? Jā. Arī fakts, jā. Es tam iPhone nevar nomainīt zvana melodiju, tāpēc nav. Paga. Tagad iOS 17 tur būs kaut kāda jauna. Bet kāpēc tev jāmaina? iPhones zina, kā tev vajag. Tev nevajag neko mainīt. Mani kā iPhone nelietotāju, un droši vien jāsaka kā nīdēju, man arī pārsteidz šis te, ka slēdzīts, kas ir skaņai paredzēts, kas ir faktiski ikonisks touch struns, ko, man liekas, OnePlus mēģināja kaut kad kopēt vienu mirkli. Tādu, ja tu izņem ārā no sava iPhone, man liekas, tas tāds baigais mīnus ir. Bet redz, tas tu vari krāsiņas likt nedot tādu vai kaut ko tādu, bet, pie vēlna nolādētais Type-C, kas ir, man liekas, daži to vispār tikai ar Androidu mēģina kaut kā asociēt, bet izņemt ārā to slēdzīti skaņai. Tā ir nodevība pret šitiem te klientiem, kas ir iepriekšējos 14 periodus, laikam pirmajiem dažiem tur nebija tas slēdzīts, es tā nezinu no galvas, kaut kāds slēdzīts viņiem bija, bet tā tik sīk es neatceros, bet man liekas tā ir tāda zinām nodevība. Es teikšu godīgi, ok, labi, tai pogai ir tā funkcionalitāte ir lielāka nekā tam slēdzim, bet piemēram, Androids, piemēram, to panāk ar to pašu skaļumu pogu, tev nevajag ekstra pogu, un Samsungs uz tādus ekstra pogus uzliek virsū savu pretīgo Bixby asistentu. Galā, tā, kad tu to ikonu noņem, ko tu ieliec vietā, tādu diezgan bezpersonisku pogu, tā. Matu skaldīšana, pilnīgi bezjēdzīgs sīkums. Tālāk. Titāna korpus abiem Pro modeļiem. Hot or not? Tikai Pro modeļiem. Jā, abiem diviem Pro, es saku. Izturīgs, metāls, vieglāks. Attiecīgi tie milzeņi tagad būs vieglāki mazliet tur programmiem kaut kādiem. Praktiska jēga, citādāk izskatās, viņš tāds tā kā brushed. Varbūt bišķi stilīgāk, jā. Jā, viss. Kas ar displejiem? Tur bija tāds nepateiktais, kas pat ir svarīgāks. Nebija pateikts, bet nebija uzsvērts, kā viņi nomainīja iekšējo dizainu, lai var ērtāk komponentus mainīt un var vieglāk noņemt aizmugurējo paneli. Tas bija tieši Pro modeļiem, tā kā es domāju, tas turpat bija. Tas tāpēc, ka viņus spiež padarīt labojamākas tās ierīces atsevišķos reģionos. Es domāju, jā, tas ir kaut kādā mērā ar to saistīts. Labi, displeji tie paši vai kaut kas mainījies ir, atskaitot Dynamic Island? Nē, īstenībā tādu pašu. Es negribu sameloties, laikam arī spožāki viņi bišķiņi. Varbūt es jaucu pulksteņiem. Man tagad uz sitienu sajūka, jā. Visticamāk, ka tāda paša bija. Viena lieta, ko es pamanīju pie displejiem, ir tas, ka Apple tagad dižojas ar to, ka viņam ir viena no šaurākajiem rāmjiem ap ekrānu. Tas ir superīgi, jo tas iet tajā virzienā, ko Steve's Jobs savulaik gribēja iet, tā teikt, ka ekrāns ir pa visu priekšu, kas ir forši, bet vienīgi, ko es pamanīju tagad, ka tās apmales ir tik hiperšauras, jāteic godīgi, ka tā dinamiskā sala proporcionāli izskatās daudz lielāka un daudz uzkrītošāka nekā iepriekšējā modelī. Varbūt. Chipseti tad Pro modeļiem ir tie A17 un pārējiem ir pagājušā gada. Tas jau bija jau pagājušā gada. Tā ir ierasta praksa. Bet pirmo reizi tie procesori sauc ar nevis Bionic, bet Pro. Un tie A17 Pro, ir laikam super duper uber jaudīgi. Viņi tur rādīja demos kaut kādām krūtajām spēlēm, tur bija Resident Evil. Jā, 4 un kaut kāda atkal visādi mācīšana, mašīnu mācīšanās jauda, bla, 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 bet laikam tas pieaugums kaut kā 10-20% apmērā, es tā arī rakstīju.
Vispār es tur nevaru beigt klausīties, viņi tur jūsmo pa tiem procesoriem, bet kāda jēga no tā? Nu, kaut kādi jau ir, kaut kādiem super salīdzinātājiem. Nu, tāda, ka Apple'am nebūs jātaisa tā spēļu konsole, ko mēs te dīcam jau vairākas epizodes, jo vienkārši iPhone būs tā tava spēļu konsole reāli, kas spēs pagriezt. Es vienkārši uzskatu par to no jēgas tur daudz runāt. Tāpēc tā prezentācija izvalkās gara. Bet labi, tas mans personīgais viedoklis. Nu, labi, mēs neiesēžamies, jā. Tad, Un viss. Vairāk nekādi nebija. Kameras. Bišķiņ ar kamerām, tad tam 15 Pro Max lielākajam, tad viņam tagad ir 5 reižu optiskais palielinājums, kas nav gluži panākts ar periskopu lēcu, bet es saprotu, tur bišķi kaut kāds Apple risinājums, bet principā līdzīgs, ka lauzīs gaismu. Starp vairākiem tur tiem mazajiem stikliņiem. Parastajiem ir Pro modelim paliek 3-kāršais palielinājums. Tad viņiem tur kaut kāds feature parādījušās mainītos fokālos garums. Es atzīšos, es tik neesmu no fotonozars, bet es pieņemu, ka tur bija kaut kā 24, 28, 32 mm, kaut ko tur varēja mainīt arī uzstādījumos, lai tāds tur paliek standartā. Un vēl ir jauns portretu režīms, tas ir visiem iPhone modeļiem, arī parastajiem 15. Kā varēs principā nobildēt cilvēku, un pēc tam varēs pat uzstādījumos uzlikt to izpludinājumu fonā, tā kā viņš tā kā automātiski sapratīs, tur būs kaut kāds feature, un varēs arī, ja 2 cilvēki ir, te varēs fokusu nomainīt no vienu uz otru. Jā. Un vēl varēs, tas, ka tur to atmiņu tu parunāji, tad saistībā ar to, tad Pro modeļi varēs rakstīt iekšā tajā 48 Pro RAW režīmā, kas aizņem tur, es nezinu, laikam sākot no 100 megabaitiem pa sekundi vai pa minūti. Tad varēs tos lielos video apjomus rakstīt iekšā uzreiz pa taisno atmiņām. Vai, ja tev būs atsevišķs USB vats, tad tu varēsi ierakstīt ar to USB 3.0, tad ātrāk pārvietot datus. Ja drīkst nedaudz par kamerām vēl piebilst, šogad ir nācis klāt tas, ka atļauj visos 48 megapikseļos tā kā nobildēt bildīti, tas, ko Henrijs jau teica. Bet par tām featurām, pieņemsim, tas automātiskais portreta režīms un iespēja nomainīt to fokusu garumu, tā teikt, tai 1x ikoniņai. Pavisam nesen es skatījos vienu vidiku, jo es mēdzu apskatīties arī, kas notiek ar tiem telefoniem, kuri nav mūsu platumgrādos pieejami, un tur es apskatījos ZTE Nubija, baidos samalot precīzi nosaukumu 50S Pro vai kaut kas tam līdzīgs. Un tur es tieši pamanīju to, ka, redz kā Androids savā funkciju, tā teikt, milzīgajā gūzmā pamanījies izdomāt kaut ko jaunu, kaut ko neredzētu, automātisko portretu režīmu, pieņemsim, kur bildē, ja detektēt cilvēku, tad uzņem vienu bildi parastu un vienu bildi kā portretu režīmu, tad tu vari pēc tam tur slāgāties un tam līdzīgi. Un otra lieta bija tā, ka tu vari automātiski, iestatījumos iestatīt, kādu focal length tu gribi, tur nezinu, cik tur tos milimetrus. Un čeku kā no gaisa skatos iPhone'am tieši tas pats. Protams, tas nav uzbrauciens iPhone'am, jo iPhone's kā vienmēr paņem kādu lietu un noslīpē viņu līdz galam. Varbūt atšķirībā no Androida, bet te atkal ir jāatgādina, ka neko īsti, lai ko arī teiktu Apple marketings, neko īsti no jauna viņi tādu nav izgudrojuši. Līdz ar to kaut ko tādu, kas nebūtu bijis pirms tam Androidam. Ok, veikalos no 22. septembra pie mums. Nē, es saprotu, mums varēs pasūtīt no 22. Tā kā es domāju, ka varētu būt septembra beigas. Oktobra sākums, jā. Tur bija interesanti, kad Amerikā jau būs pieejams, tad mums varēs sāksies tā oficiālā. Un cenu līmenis līdzīgs. Tur nav nekāda taču wow cenu ziņā. Daudz. Kaut kāds sākot no 900 eiro parastais man šķiet. Pie mums parastais mazais? 15. iPhone, jā, vai 899 vai 799, es tagad iegodīgi. Var paskatīties tikmēr. Un lielie bija vai 1099, man šķiet kaut kur tā. Kurš daudz. Bet vai pieaugums man šķiet, ka nav. Varbūt pieaugums ir iPhone 15 Pro Max, tāpēc, ka viņi ir noņēmuši 128 GB versiju un tagad ir 256, bet realitātē cilvēki maksās par to. Tā kā iepriekšējās cenas līmenī, tā kā tur nav nekāds. Vienkārši izņemts ārā lētāka versija.
ar 128 GB ietilpību. Jā, tātad 15 Pro Max sākot no aptuveni 1500 eiro, Pro sākot no aptuveni 1200 eiro, tātad 15. parastais sākot no 980 eiro, un 15 plus mums maksā 1100 eiro aptuveni. Vājprātīgi, dārgi. Tā kā tur ir visi premium un jā, iPhone 15 nekādā. Tu mainīsies, Henrij? Nē, es nemainīšu. Man ir līgums. Man 2 gadu līgums tagad ir, jā. Es sapratu, ka nav jēgas vairāk. Es arī nemainīšos. Bet, tu nemaini. Bet Simpsons, Armāns, es saprotu, ka mainīs gan. Nē, Vai ko tu runāji šorīt? Tā viņš dara, jā, tā viņš dara. Ancis nemainīs arī, jā. Viņš izmantos to pašu neeksistējošu iPhone, kas viņam iepriekš ir bijis. Viņš iedomā to. Bet vispār lielākā štēle bija pirms Ancis izsaka savu viedokli. iCloud tagad būs 6 un 12 terabaiti. Tas ir svarīgākais. Patiesībā var smieties, var nesmieties, bet tas tā ir vispār laba. Man liekas, tā ir saprātīga ziņa. Man liekas, ka mūsdienās, tad, kad atsitās visi šitie, kas ir Google, Cloudi un parastam lietotājiem pieejamiem Microsoft Cloudi, kad atsitās pret 1 vai 2 terabaitiem, tas vairs nav tik ļoti forši, un tur viņi paprasa, nezinu, cik tur kaut kādus 10 eiro vai dolārus mēnesī, un tu iegūsti to 1 terabaitu, īstis jau nekas nav. Jā, bet man ir jāsaka, ja par to, ko gatavojas kāds pirkt vai nepirkt, man arī ir jāsaka, ka man kaut kad uz Ziemassvētkiem beidzās esošajam, stipri bombzīgajam Xiaomi, šis te, nezinu, kā to sauc, nomaksas līgums, tāds. Nav šobrīd ko ņemt. Šobrīd ir tāds, kaut kas saražots ir, es nerunāju par Apple. Saražots viss kaut kas ir, bet viss ir kļuvis nejauki dārgs. Tu, kad meklē telefonu, tev Apple vienkārši tev nemaz neparādās, ja? Automātiski. Es neizskatu to kā iespēju. Bet, zini, kas man patika visā šajā prezentācijā? Ka uzreiz pēc prezentācijas es paskatos, man tā kā nobiģinās telefonu displejs, un parādās paziņojums, ka ir pieejams pilnais WatchOS. Instalējam uzreiz, viņš tur pat arī minūšu 10 laikā viss bija sainstalējies. Nolēma paskatīties, varbūt ir iOS versija arī pilnā. Bums, un ir. Attiecīgi, pagāja stunda pēc prezentācijas beigām, un es jau biju noapdētojies pilnībā ar final versijām, un es saprotu, ka tiem, kas nebija betas kanālā, tiem būs pirmdien nākamo, ja? Man liekas, kaut ko tādu es kaut kur redzēju. Nē, es tev piekritīšu, es nobrīnījos, ka šogad super ātri oficiālās versijas, burtiski tajā pašā dienā, bet par šo es nebiju dzirdējis. Jo man liekas, ka oficiāli viņam būs kaut gan Apple pagaņā, kaut kur rakstīts arī, bet ka būs bišķiņa. Bet man patika smuki, ka viņi piedāvā, nav tā, ka tā beta tev visu laiku stāv, ka viņi arī piedāvā uzlikt oficiālo. Man liekas, tas ir tāds sīkums, bet patīkam, ka viņš uzlikt oficiālo. Jā, mājaslapā norādīt, ka 18. septembra, kas tiešām ir pirmdiena. Tu būs noklausījies epizodi šo, dārgais klausītāji, un tad varēsi doties uzstādīt. No sevis varu tikai pateikt, ka visu vasaru es lietoju betu iPhone'ā, un gandrīz vispār nekāda problēma nav bijis. Un pēdējās nedēļas dažas... Mēs rīt varēsim ar kontaktiem samainīties. Jā, ar to... Kāds tā feature nosaukums bija? Name drop? Kaut kāds drops, jā. Labi. Jums iPhone pirms tam neļauj nosūtīt kontaktus, jā? Pagi, Jurģi, jā? Nevajag te tagad. Tagad krutāk var nosūtīt. Tā kā Andrejs neprot. Pielikt klāt. Krāniņš garāks izreiz, kā Ancis teikt. Bet vispār tur varētu būt pīķerēšanās. Ja tev iPhones, tad bija vieglāk nosūtīt. Jā. Cik garš tas krāns, tad tiešām var sākt būt pīķerēšanās. Tāds Latvijas vidējais. Labi, Anci, Jurģi, liels paldies par komentāriem par šiem jauniem iPhone'iem. Ejam tālāk. Francūži ir pamodušies no vīna un bagešu un gliemežu izraisītā reibuma un sapratuši, ka 12. iPhones, kas no šīs otrdienas principā ir neaktuāla ierīce, it kā pārsniedzot elektromagnētiskā starojuma kaut kādus tur rādītājus. Un ļoti sadūšojušies, aizliedzam tirgot, ņemam laukā no veikalu plauktiem, tā tālāk un tā joprojām. Un šodienas ziņa vēl bija tāda, kaut kur manīju, ka arī Vācija un vēl kaut kura valsts Eiropā arī tā kā pievērš uzmanību, kas tur notiek, vai tiešām mūs mēģina nogalināt mūsu vecie 12. iPhone. Henrij, kas tur notiek?
Nu, es jau šim baigi neticu, bet tur kaut kāds elektromagnētiskais starojums, jā, viņi tiešām pēc pārbaudēm ir atklājuši, ka viņš pārsniedz normu, bet tur jau bija runāts, ka Apple izmanto vienu veidu, bet šitie francūži citu, kam jau pievienojies burtiski tikko bija ziņa arī Vācija un Beļģija. Francija grib tā, ka viņi vispār tiešām aizliegs pārdot, bet Beļģija tur vēl skatās. Es gan īsti nesaprotu, tā ziņa tā kā parādīsies tieši tagad, ka varbūt tas bija ātrāk zināms, vai nē, kaut kā baigi aizdomīgi kaut kāds, nezinu, tur kaut kā cēm pret Apple vairāk izklausās, jā, bet Francijas valdība tiešām gaida tur 2 nedēļu paskaidrojumu no Apple, bet, jā, kā tu jau teici, rādio, tur tā norma ir diezgan tāda, nedaudz pārsniegta. Protams, fakts kā tāds, ka viņi ir pārsniegti, bet tas ir pēc dažādi šie mērījumi tiek veikti dažādi, teiksim tā. Jā. Tad līdz ar to var skatīties kaut kādu mērījumu kļūdu un tādas lietas, vai to interpretēt to testu rezultātu katram. Nezinu, kaut kā baigši tā ziņa tā pacēlusies tāda interesanta. Tas, protams, ir tāds maļamais pret Apple, bet... praktiski nekādas starpības. Man kā liekas, ka tas ir pašam Apple tīri izdevīgi. Es arī par šo domāju. Ņemam ārā no veikala 12 un pērkam jaunos. Tā kā 13, 14, 15. No manas puses man jau liekas, ka ikdienā mēs saskaramies ar tik daudz kaitīgākām, sliktākām lietām. Piemēram, rītdien mēs dosimies iemalkot kādu grādīgāku dzērienu. Es domāju, ka tie 9 aliņi vakarā mums nodarīs lielāku postu katram individuāli nekā tie mikro kaut kas pārsniegti 12. iPhone'am. Un, zin kā, es piekritīšu Jurģim, tāds melnais PR, tiešām, ka tik beigās nenospēlē Apple pa labi. Nepirks 12, zinu, tagad uz atlēt. Labi, lai iet 13, piemēram, ja? Tādā veidā. Vēl viena lieta, ko svarīgā mēs nepateicām, mini beidzas iPhone. Viss, nav vairāk. Kuram tas vispār bija jākļaut? Tie pāri, kas raksta komentāros, es toču neticu. Es gan zinu, man vienam kolēģim arī ir, bet, acīm redzot, tas 6. Par maz viņu ir to cilvēku, kas grib, bet nepērk īsti. Ok, labi, un tad noslēdzot Apple tēmu, es domāju, šie epizodē pietiks 36 minūtes. Par Apple es gribu pateikt, ka, dārgie brāļi, esmu grēkojis šonadēļ. Es izvilku no plaukta MacBooku darba, kur es biju aizvietojis patvaļīgi ar Surface manējo. Kaut kā es viņu sāku lietot un visu nedēļu lietoju. Un esmu atkal pārsteigts. Šis ir tātad ar M1 procesoru, 8 GB operatīva atmiņa, kas, principā neskaitās baigi cool, bet tik labi tas kompis darbojas. Tā kā Surface, kuram es uzliku betu tam topošajai lielajai versijai, ar 16 GB operatīvās atmiņas, tas Windows 11 darbojas lēnāk, tā kā ar aizķerēm kaut kādām, un kaut kādā momentā reāli piebesīja. Un šitais atkal ir viss stabils, viss kā mājās tu jūties. Tikai es ceru, ka es atkratīšos no šīs kaites turpmākajās nedēļās, ja nebūs jātirgo Surface nost. Cik viņš būtu dažus mēnešus sabijis pie manis. Tā kā esmu pārsteigts, nenormāli. Jā. Vāji, jā. Ejam tālāk. Kas mums vēl bija tāds šonadēļ interesants? Es gribu uzreiz nākamo lietu pateikt. Tātad Walters Isaacsons, tas ir tas krabis, kurš uzrakstīja biogrāfiju Steveam Jobsam un vispār dažādu lielo vīru biogrāfijas, viņš Einsteina biogrāfiju rakstīja un vēl kaut kādiem tur krutiem zēniem. Tad tagad viņš ir izlaidis par Elonu Musku. Es sampli jau novilku vakar nakt, sāku lasīt, kamēr meklēju problēmas kursora WordPressā. Diezgan interesants sākums, un tā grāmata arī ir tāpat kā Jobsa gadījumā, tur milzīgi, 600 lapuses ir. Es domāju, ka tā būs interesanti lasāmviela, jo, grozi kā gribi, Musks ir traks, bet reizē arī vaiprātīgi veiksmīgs savos tajos biznesos, ko viņš ir aizsācis. Būtu interesanti palasīt, ko Isaacsons ir savācis, kādu informāciju par to, jo tur bija jau ziņās, mēs esam redzēti, ka tur mēs arī paši rakstījām par to Krimas gadījumu, kad viņš tur bija to Starlinku tur tā kā sabloķējis. Tas viss no grāmatas nāk gabaliņiem kaut kādiem, un gan jau, ka tuvākais nedēļās vēl būs kaut kādas baigās atziņas, kad būs beidzot, kad ir blogeri izlasījuši, jā, viņš tur to un šito darīja. Tas bija grāmatā, pērciet lasīt. Tā kā grāmatu stūrītis noslēdzies, ejam tālāk. Jurģi, kas ar Huawei notiek?
Ar Huawei notiek tā, ka īsti grūti ir pateikt, vai kāds tur tas tracis ir, bet mēdījos ir sacelts tāds furors, ka ir sajūta tāda, ka Ķīna un Amerika tūlīt sāks Huawei dēļ nākamo augsto karu. Proti, Huawei ļoti klusiņām ir izziņojis savu jauno vietālruni Huawei Mate 60 Pro. Viss jau būtu labi, ja vienīgais Huawei nebūtu izveidojis pats savu procesoru. Proti, līdz šim sankcijas liedza Huawei ražot savus iesāktos Kirin procesorus. Tā vietā Huaweiam nācās pirkt no Qualcomma čipkopas. Turklāt, ņemot vērā, ka sankcijas bija uzlikušas aizliegumu 5G tehnoloģijām, tad Huawei nācās pirkt, tā teikt, tādas jau padzīvojušas čipkopas ar 4G un tam līdzīgi. Un rezultāts ir tas, ka šobrīd viņi ir izveidojuši Ķīnā, tikai Ķīnā izveidotu procesoru, Kirin 9000S, kurš ir veidots 7 nanometros, un grozies kā gribi, tas ir tā, ka ir tā viena puse, kas uzskata, ka tas ir milzīgs sasniegums, jo līdz šim visi domā, ka Ķīnā šādas tehnoloģijas nav. Tur ir tā, ka citi insideri atkal stāsta, ka Ķīna ir kaut kādā veidā kārtējo reizi ar savu unikālo copycat piegājienu vienkārši nospieduši no Taivānas tehnoloģijām to litogrāfijas tehnoloģiju un uztaisījuši, bet tā kā tas ir 7 nanometros, tas nozīmē, ka arī tā nav svaigākā tehnoloģija un tā veiktspēja atbilst aptuveni Snapdragon 888, jeb šo 2 gadus vecam procesoram, jo te jāatgādina, ka tikko Apple prezentētie procesori bija 3 nanometros, Qualcomms veido 4 nanometros, un tad tas Kirins, kurš ir totāli tikai un vienīgi Ķīnā veidots, ir 7 nanometros. Un tur patiešām ir sācies, ka, Amerika bišķiņi raustās par to, jo patiešām, teiksim, zaudējot arī to pašu Huawei Qualcommam, viņi zaudē, 38 miljonu ierīču pasūtījumu, kas ir, tomēr vērā ņemam lieta. Un vēl nākamais, par ko viņi baidās, ka Huawei varētu sākt tirgot iekšējiem Ķīnas tirgumu, Ķīnas ražotājiem, tā kā arī šos procesors. Tagad jānorāda, ka visticamāk tie, kas pirks, būs tādi ļoti zema gala ražotāji, visticamāk kaut kādi ar mums nesaprotamiem, nezināmiem nosaukumiem, tur Doji, Gio un visādi šitādi brīnumi, jo es stipri šaubos, vai Xiaomi pirks no viņiem, jo viņi tomēr Eiropā salīdzinoši labi strādā un viņi negrasīsies uzkāpt uz kaut kādu potenciālo sankciju grābekļu. Un tā, bet vienādi sakot, ir diezgan liela ažiotāža sataisīta presē, vismaz ārzemju presē. Es pat redzēju, pat mūsu presē, kas jauns bija, pat nopublicējis, ka amerikāņi baidās no Ķīnā pilnībā izgatavota procesora. Manuprāt, pagaidām tur tai panikai tāda baigi lielā, nozīme nav, bet jāskatās, kā tas ies tālāk, kā tas attīstīsies un tam līdzīgi, jo citi insideri saka, ka tālāk par šiem 7 nanometriem šobrīd tā Ķīna īsti netiek, lai gan tas bija pārsteigums, jo līdz šim tās ziņas bija tādas, ka Ķīna nevarētu saražot vairāk par 20 nanometriem, un 7 nanometri tas tomēr ir salīdzinoši, tā kā tuvu tai tehnoloģijai kāda, pat ja pāris gadus vecai, bet tas ir salīdzinoši ātrā tempā noticis, un tāpēc visiem ir tas šoks, par to, ka viņi tā atkal gribētu iestrpināt to, ko jau pirms kaut kādām vairākām epizodēm es stāstīju par to grāmatu, ko es nesen biju izlasījis. Krisa Millera grāmata Chip War, The Fight for the World's Most Critical Technology. Tāda forša bieza salīdzinoša grāmata, kurā ir izskaidrots, cik ārkārtīgi sarežģītas ir šīs cutting edge čipu tehnoloģijas. Un, pat ja ķīnieši tikuši līdz tiem 7 nanometru tehnoloģijām, katrs tas nākamais pakāpiens, tur 6, 5, 4, 3 nanometri paliek vaiprātīgi dārgāks. Labi, Ķīna naudu sakasīt, tā kā nauda nav problēma, bet problēma ir tāda, ka
lai vispār spētu uzražot kāda valsts vai kāds ražotājs uzņēmums šīs, tad, piemēram, 3 nanometra tehnoloģijā čipus, visai pasaulē ir burtiski jāsadodas rokās, jo vienu lietu piedāvā kaut kāda Nīderlandes kompānija, ASML, piemēram. Jā, tad tur kaut kādas optiku piedāvā vācieši, tad tur vēl kaut kas. Un pagaidām amerikāņi diezgan labi kontrolē un ierobežo Ķīnas iespējas tikt pie ķīmijas, pie optikas, pie litogrāfijas šīm te mašīnām no tās pašas Nīderlandes kompānijas. Tu nevari neko iesākt. Lai vai cik tev naudas būtu, kamēr neizdomās kaut kādas, schēmas, kā dabūt šīs te visas lietas iekšā. Tā kā malači ķīnieši, arī ASML bija norādījuši, ka tāda ir, agrāk vai vēlāk ķīnieši spēs labāk darboties. Tā kā tas nav tāds 100%, ka viņi spēs ierobežot, lai netiek tam klāt, bet tas viss ir ļoti, ļoti sarežģīti un grūts process, teiksim, kāpties pa tiem nanometriem uz leju, par tiem čipiem. Jā. Un, protams, pēdējā lieta, ko Huawei šajā sakarā ir paziņojis, ka līdz ar to gaidiet atkal mūs atpakaļ, ka viņi gatavojas, tā teikt, globālai jaunai tūrei un ienākšanai globālos tirgos. Es uz to skatos stipri, tā teikt, piesardzīgi. It kā no vienas puses, kur tad viņi ir pazuduši, nekur viņi nav pazuduši, viņi ir arī Latvijā nopērkami, bet būsim reāli. Teiksim, kam Latvijā ir vajadzīgs telefons, kas neatbalsta Google. Un, bet arī mēs paši zinām, kā ar šo ražotāju mums te iet. Te, manuprāt, ir jāskatās pa konkrētām produktu kategorijām. Tas, ko man arī viens klausītājs norādīja vakar balss ziņā, ka nerunājiet tikai par telefoniem, paskatieties plašāk uz tām tehnoloģiju lietām un par to pašu Huawei runājot, labi, telefona gadījumā, tā kā viņiem nav Google servisu, un visdrīzāk viņi nedabūs tos Google servisus, nav viņi nekāds konkurents, lai vai ko viņi domātu, lai vai ko daži viņu fani Latvijā 2,5 domātu, nav viņi nekāds konkurents, bet ir kategorijas kaut kādos tīklos, valstīs, kurās nesmādē savā infrastruktūrā, teiksim, Huawei tehnoloģijas, ir normāli dzelži, tā kā tur vispār nav nekāda problēma ar to. Bet Latvijā Huawei produkti ir ļoti daudz, kur saules paneļu sistēmās. Inventori ir Huawei līdz pat tam, ka kaut kādos saules parkos, kas principā skaitās valstis, kas nozīmēs kritiskās infrastruktūras objekts, tur mums smuki sēž Huawei verķi. Ja? Ko viņi darīs tajā brīdī, ja Eiropa tomēr pieņems to direktīvu atteikties visā Eiropā no Huawei tehnoloģijām? Būs jāmaina. Portugāla pat atteicās un izskatnēja tāda ideja, ka visa Eiropa varētu, teiksim, tas gan, manuprāt, attiecās uz telekomunikācijām, uz tīkliem, un 5G tehnoloģijām, bet interesanti, vai tas šajā gadījumā arī uz saules paneļiem tā kā attiektos. Kaut kādā brīdī. Maņstrāvs, līdzstrāvs pārveidotājs droši vien īsti nevar nospērt tavu informāciju tiešā veidā. Jā. Ir bijušas ziņas, ka tur kaut kāds USB vadiņš var nozakt tavu informāciju, vai ja tu pieslēdzies, nezinu, tur Rīgas satiksmes autobusā, tu pieslēdzies pie USB, un tad tur var nozakt tavu informāciju, bet man liekas, ka šis laikam nav tas mirklis, kad tiek attiecinātas kaut kādi ierobežojumi. Bet vajadzētu, jo tas inventors nav jau tāda standalone ierīce. Tur tāpat ir soft kaut kāds, tur tāpat ir kaut kādi mākoņu risinājumi, tur tāpat ķīnieši visdrīzāk tiek pie kaut kādiem datiem, cik enerģija ražojas, kur pārsūtās gridā atpakaļ vai nepārsūtās. Tā kā, manuprāt, tas nav tik tāds triviāls jautājums. Gan jau, ka drošības iestādēs es ceru, ka domā par to dažādu valstu un kaut kādā momentā gan jau, ka būs par to kaut kāda aktuālāka runāšana. Jo grozi kā gribi, ne tikai Huawei, bet ķīnieši kopumā šajā te saules paneļu inventoru un tam līdzīgo ierīču biznesā ir diezgan tālu priekšā aizskrējuši. Tāpēc, ka Ķīnas valdība ir masīvi subsidējusi šo te uzņēmumu, teiksim, ražošanas izpētes spējas. Tā kā par to mēs vēl dzirdēsim. Starp citu, Anci, tu pats kursorā tieši rakstīji, ka SK Hinks izmeklē to, kā Huawei ticis pie viņu atmiņas čipiem. Un tur, cik es sapratu, tur tā doma bija, tu labo mani, ja es kļūdos, tā doma bija tāda, ka viņi nevis iepērk
tiešo, ko sankcijas viņiem liektu, jo tas SK Hinks, ja nemaldos, ir Dienvidkorejas uzņēmums, bet viņi līdzīgi kā Krievija šobrīd iepērk Samsung telefons un visu pārējo caur starpniekiem, nu tā kā, kas viņiem ieved un kaut kā tā. Tā ir, bet vai nagla vai skrūve tev var nospert informāciju? Tas bija tas galvenais, ko es gribēju teikt. Tur jau tā lieta, ka tā nav nagla un skrūve. Tas mans points bija tāds, ka tās nav tik triviāls. Kaut kādā mērā tas ir un kaut kādā mērā tas nav. Tas ir jāskatās. Mēs nezinu, varbūt tur ir, ja sāk tiešām ļoti dziļi rakt, tad droši vien ir kaut kādi saistītie uzņēmumi, kaut kādi ražotāji, kas kaut ko pērk, kaut ko paņem, kaut ko aizņemās, kaut kāds honors atkal ir, kas ir ķipa atdalīts uzņēmums no Huawei, tur ir baigā mistika, bet man liekas, kamēr tā tiešām nav tīkla tehnoloģija, vai tur kāds cietais disks, vai es nezinu kas, vai kāda atmiņa, vai tiešām mums ir jāaizliedz. Es nezinu, es jau tāds baigi piesardzīgais esmu visādās ziņās, bet man liekas, ka tas tāds, varbūt bišķi pat traku ir. Kaut gan atkal, no otras puses jāskatās, ko viņi ir pēc tam ar to visu finansējumu dara. Tāpatās kā ar Krieviem. Krievija tādā ziņā. Jā, kas arī dīvainos veidos visādos schēmās uzpērk lietas, ko viņi nevar uzpirkt un dabūt. Ok, labi. Bet starp citu, vēl pēdējais teikums pie šīs tēmas. Es vēl aizvien esmu bišķiņ dusmīgs uz Huawei un galvenokārt par to, ka viņi nav nokomunicējuši, kad pirms kāda laika presē parādījās informācija, kur tieši Krievijas amatpersonas bija teikušas, atspēkojušas tipa sankcijas par to, ka, aizliedziet mums to šito mēs izmantosim Huawei tehnoloģijas. Un tur ir atkal jautājums, ja reiz mums ir sankciju saraksti, ja reiz netiek atļauts tirgot to un tirgot šito, tad jautājums, kā tad Eiropā vispār ir ar Huawei tirgošanu, ja gadījumā, nezinu, viņi tiešo pārdod savas preces un tehnoloģijas Krievijai, kas ir agresoru valsts. Bet Pringles jau ir tas pats. Un vēl daudz uzņēmumu. Droši vien simtiem citu. Tā. Labi. Kas jauns mākslīgā intelekta pasaulē mums bijis? Es redzu, ka Jurģis ir kaut ko interesantu sagatavojis. Esmu gan, jā. Bieži vien, teiksim, par mākslīgo intelektu un citām lietām kultūrā aizdomājas stipri vēlāk nekā viņas ir sākušās, bet pat arī kultūrā mani kolēģi ir sākuši, tā teikt, celt trauksmi. Pavisam nesen Facebookā izlasīju vienu postu, ko rakstījusi aktrise Zane Burnicka. Ja nezināt šādu aktrisi, viņa agrāk spēlēja Dailes teātrī, un pēc Dailes teātra, tā teikt, štata vietas nomainīšanas viņai diezgan labi karjera attīstījās filmu ierunāšanā. Un diezgan daudz, kur viņai ļoti patīkams tembrs un diezgan daudz, kur viņa ir dzirdēta. Un līdz ar to es nocitēšu Zanes postu, ko viņa rakstīja. Tātad citēju Zane Burnicka, 31. augusts. Te televīzijai droši vien ir vienalga, ka zaudējuši mani kā skatītāju, bet tā nekārtnā puisīša balss, kas sabojāja visus manas mīļākos seriālus Epic Drama un Fox kanālos, iekavās Mērdoks, Agata Kristīja, Grančestera un tā tālāk, ir absolūti neciešama. Lūk, mākslīgais intelekts gribēja ietaupīt uz ierunātu rēķinu. Laikam jau ietaupīja, lai gan arī mūsu iekavās ierunātāji honorāri ir apstājušies 2000. gada likmēs. Un tad tālāk viņi uzskaita, kādas ir šīs likmes. Bet tur runa patiesībā ir, varbūt ne gluži par mākslīgo intelektu, bet par robotu, kas lasa tekstu. Un patiešām TET kanālos viņš ir parādījies. Tas nozīmē, ka to nedara vairs dzīves cilvēks, bet to dara robots. Es intereses pēc, protams, arī uzslēdzu TET kanālu, lai paklausītos, kā tas robotiņš lasa. Tas ir tieši tas pats robots, kas ir pieejams arī kā pieejamības rīks dažādos portālos, ja nemaldos,
tam pašam, kas jauns, Delfiem un citiem, tur, kur ir tā play podziņa, kur tu piespied un tev tas raksts tiek nolasīts. Tas robots ir forši labi izstrādāts, bet, teiksim, tas, kam es Zanai piekrītu, patiešām tai balsī tas, ko tu vari just, tas, kas pietrūkst, ir intonatīvi pielāgojumi. Līdz ar to, lai tas būtu super kvalitatīvi, tur tai intonācijai nedaudz ir jāpielāgojas. Bet no otras puses, ja mēs skatāmies tīri no tādas skatuves runas, teorijas. Skatuves runas teorija paredz to, ka ir divas dažādas lietas. Viena ir ierunāšana un cita ir dublēšana. Latvijā ar dublēšanu īsti baigi daudz neaizraujas. Praktiski dublētas tiek vienīgi animācijas filmas. Un ierunāšana savukārt paredz to, ka tev tā ierunāšana būtu jāveic maksimāli neuzkrītoši, neuzliekot kaut kādu veidu uzslāņojumu, lai būtībā tas teksts, kas tiek ierunāts, būtu līdzīgi kā subtitri, ka tu viņus izlasi bez kaut kāda veida interpretācijas, un lai skatītājs pats, kurš patērē saturu, varētu to interpretēt. Savukārt, bieži vien, teiksim, TV3 un citur tie ierunātāji bišķiņ grēko ar to, ar nedaudz tādu spēles teātrīti, tur pieliekot kaut ko tam līdzīgi. Bet par to robotu patiešām viņš nedaudz izklausās jancīgi, jo tur ir kaut kādi intonatīvi gļuki, bet es pieļauju, ka tas varētu būt gads vai divi, kamēr viņš to iemācās, un tad jau arī tur tā visa lieta būtu, tā teikt, atrisināta. Interesanti, man gribētos īstenībā kaut kādu komentāru no TET dzirdēt par šo, kāpēc viņi izvēlējās to robotiņu, kā viņiem gāja ar to, un vai viņi ir apmierināti ar to kvalitāti. Pagaidi, bet, Jurķi, tu paklausījies, kā ir tev kā dzīvam cilvēkam uzreiz un 100% ir skaidrs, ka to nerunā dzīvs cilvēks? Jā, tieši tā iemesla dēļ, ko es pieminēju, ka ir tās intonatīvās izmaiņas. Un tās ir manāmas. Ir mirkļi, kas izklausās ļoti, ļoti labi, ļoti sakarīgi, bet ir kaut kādi mirkļi, kuri pat jau saturā, tu saproti, ka tur ir nepieciešama kaut vai neliela intonatīva izmaiņa. Teiksim, tu parasti tu nevari vienā intonācijā nolasīt tādu tekstu, kas ir par traģēdiju, un tādu tekstu, kas ir par komēdiju. Un vienā brīdī tā traģēdija var pāraukt komēdijā tieši šī nolasītā teksta dēļ. Līdz ar to tas konteksts ir diezgan svarīgs. Kā ir, vai tagad nav kaut kādi tur likumi pamainījušies, kad ir jāpiedāvā latviski ierunātas saturs Latvijā? Taču mainījās kaut kas. Es precīzi nezinu, bet tie likumi viņi jau sen parādījās, un tas jau bija jau pirms pāris gadiem, kad bija jānodrošina televīzijas kanāliem tā kā latviešu valodā. Tas viss. Vai no ar subtitriem, vai ar balss ierunāto? Es precīzi nezinu, vai subtitri skaitās tas pats, kas balss ierunāšana, bet šeit mēs esam krietni atpalikušāki par to pašu Ziemeļa Eiropu klasisko, jo tur viņiem praktiski šīs pārunātās balss, ja tev nav dublēta filma, praktiski viņu nav. Ir tikai un vienīgi subtitri, un viss skatās filmas, teiksim, oriģinālajā valodā. Ar subtitriem. Un tur ir arī pētījumi par to, ka, teiksim, tādā veidā daudz vieglāk cilvēki arī apgūst svešvalodas. Pieņemsim, kāpēc, Somijā, Zviedrijā visi tik labi arī angliski tā kā runā. Un tāpēc skatās filmas angliski, bet ar subtitriem, piemēram, somu valodā. Kāpēc mēs tik labi krieviski runājam, jo bērnībā mēs skatījāmies tās spertās DC++ filmas ar to vienu. Lumbija Pictures представляет. Tieši tā, tāpēc mēs visi jau no bērnības krieviski visus matriksus un visu pārējo skatījāmies. Bet, ja nopietni, tad, ja kāds no TET klausās, droši padodiet ziņu, labprāt, īsu interviju parunāt, pastāstīsiet vienkārši, kas tas ir, kāpēc tas tā ir un kas darbojas un kas jūsuprāt nedarbojas. Jo skaidrs, ka kaut kāda biznesa jēga tam visam ir, noteikti var vairāk aptvert, saturu automatizējot, noteikti kaut kādi finansiāli ietaupījumi, tas viss ir loģiski, tas viss ir normāli. Labprāt parunāsimies. Vēl par mākslīgu intelektu runājot, es braucot uz studiju šovakar izlēmu paklausīties ir tāds jauns mēdījis, 404 Media, kas ir sapulcējis kaut kādus no citiem mēdījiem pārbēdzējus, tur amerikāņus, un viņiem podkāstu aizsākuši, un viņi tādi interesanti arī par mākslīgā intelekta kaut kādiem tādām ēnas pusēm. Respektīvi, ir cilvēku grupas, domu biedru grupas, kas
nodarbojas ar to, ka mediji viņiem tīkamu mākslinieku neizlaisto mūziku, kaut kādus tur retās plates, kaut kādus demo ierakstus, kas no studijas atvilknēm tā arī nekad nav izceļojuši. Un tagad viņu tajā tusiņā sāk iejaukties gudrinieki, dažkārt nereti arī krāpnieki, kas ar dažāda veida šiem te, mākslīgā intelekta rīkiem ir uzģenerējuši skaņu, dziesmu, mūziku, kas skan ārkārtīgi līdzīgi tam, ko tas mākslinieks varētu būt līdzis, jo loģiski, ka viņam iebarotam botam kaut kādu kaudzi ar to mūziku, un viņš kaut ko līdzīgu arī izspļaus laukā, kas nav bijis. Un dažās šajās grupās tur mēģina naudu izspiest, pārdot, teiksim, šos te dziesmiņas uzdodot par reālām. Tad ir kaut kādi cilvēki, kas analizē, velta ārkārtīgi daudz laika. Nē, tur šajā laikā neskanēja tas mākslinieks tā, vai tur kaut kādi tur teksti nav tādi, kā viņam raksturīgie. Bet stāsts ir par to, ka šie rīki ir pietiekami ticamu rezultātu spēj dabūt laukā. Ka pat jomas zinātāji ir diskusijas. Jo kāpēc prasīju tev, Jurģi, vai var atpazīt? Jo man ir tā sajūta, ka dzīvs cilvēks ļoti labi atpazīst, kad viņam pretī runā dzīvs cilvēks, vai kad viņam seja ir dzīva vai uzģenerēta vismaz šobrīd. Ja? Tu taču tiešām, tu varbūt pat ar apziņu, domājot, nepateiksi, kāpēc tev liekas, ka tas ir dzīvs vai fakes, bet kaut kā zemapziņā tu jūti kustības, acis, tās paša intonācija, viss tas ir kopums, kas tev liek ticēt tam, ko tu redzi, vai neticēt. Un, manuprāt, kopumā, raugoties šobrīd vēl tās mākslīgā intelekta tehnoloģijas tieši vizuālajā un audio daļā vēl nav tur, lai pilnībā apšmoktu, bet tas ir jautājums. Jā, es tev piekrītu, bet, manuprāt, tie ir burtiski, 2-3 gadi, lai to iemācītos un panāktu. Ar deepfakeiem baida mūs jau cik gadus? Jau 2-3 gadus. Gan jau, arī taisnība, jā. Ok, labi, mākslīgais intelekts mākslīgam intelektam, bet... Paklauk, Kristap, es gribēju tev nedaudz pārtraukt par to. Man liekas, Ansis ir baigi kluss. Es tieši gribēju dot vārdu, jā. Un zini, kāpēc? Man liekas, ka tāpēc, ka viņš sēro, jo es sapratu, ka viņam nomira Xperia Z Ultra. Kas notika, Ansi? Nevajag to tā pavērst, tik traģiski. Manuprāt, galvenais message šajā visā ir, ka ir katram noteikti ir mājās kaut kāds vecs telefons, nezinu, planšete, vecs iPods, kas mētājas atvilknē, varbūt neteiksim gadu desmitiem, bet savus 2-3 gadus mētājas, varbūt 4, varbūt vairāk. Paņemam, varbūt šodien aizbraucam mājās, aizejam mājās, rītdien kaut kad darba nedēļā, pārskatām savus litī krājumus, kas mums ir, jo tas draņķis pūšās un tas draņķis ir bīstams pa lielam, ja tā mēs tā ļoti stingri ņemam. Tieši uztvars uz nelietots draņķis. Jā, tā ir skaitā, bet var arī gadīties arī lietotam vai reti lietotam, jā. Laptopi. Grūti ir pateikt visu šito, kas var vien būt vai nebūt. Jo tas litija akumulators, ja sapūšās un pārdurās, vai tiek pārdurts vai pārsists, tad tur ir baigā zapti. Bet, tas stāsts ir tāds, ka nomira mans, varbūt pat īsti nenomira, vienkārši sapūtās un tika nodots utilizācijai. Mans ilgi mīļotais Sony Xperia Z Ultra, kas tāds paliels, pie 7 colām, nezinu, cik viņš tur bija tāds ļoti plāns. 6,4. Jā, bet, rokās bija rīktīgs, man liekas, 7 colas, tur bija pamatīgs ekrāna apmals. Nav svarīgi, jā. Bet atšķirība jau bija malu attiecībā. Ja šobrīd ir izstieptās malas, kas tev 6,4 colas padara rokā noturamas, tad toreiz bija 16:9, kas bija, tā kā ritīgi plats, liela flīze. Jā, bet tā flīze bija super plāna un flīze izgāja caur flīze bija pie manis, tad kādu laiku, man liekas, es devu labā flīze stāvēja un kaut ko tur darīja. Tad flīze atbrauc atpakaļ pie manis, lietoju bērni, tur kaut kādiem viģikiem un lietoju ikdienā, pat jāsaka, laikam, tur kādu mirkli, nezinu, mazāk par pusgadu gulēju flīze mājās un neko nedarīju, bet pēc tam kaut kādu gadu, varbūt varbūt pat bišķi vairāk flīze stāvēja man uz galda blakus un bija,
pulkstenītis. Elektronisks pulkstenītis stāvēja uz galda, visu laiku pieslēgts pie elektrības, un es konstatēju, jā, ka šonedēļ bija sapūties, riktīgi traki bija sapūties, bija atrāvis vaļā, nu tā kā iPhone pūšās, nu es taču zinu, ka tagad iPhone'am vai šitie, vēl biežāk ir Macintosh, nevis planšetdatori, bet klejpdatori, tā kā MacBooki. Tiem mēdz izspiest, jo tas MacBooks ir tāds, smuki lineārs. Tā, ka tu jūti, ka sāk šūpoties uz galda, tad tu zini, ka ir ieteicams jānes ārā, jāieliek smilšs. Man tā bija vienam kompim, jā. Man liekas, ka diezgan daudziem ir bijis, jā. Klausies, tā arī nebija tā problēma, ka tu turēji viņu visu laiku pieslēgtu? Noteikti. Nu, bet, ja tas man ir pulkstenis, ja tam ir palicis pie Android 5.1 vai es nezinu, pie kaut kā tāda. Jā, 5.1. 5.1 palicis. Pirms 10 gadiem izlaists tas telefons bija. Jā, 10 gadi. Un ļoti smuka kalpoja, starp citu. Vēl ar vienu es būtu atstājis. Bet, tā kā nomaina akumulātoru un... Nē, jau ir es biju izbraucis ar Ričuku un jau iesviedu pie spītas iekšā. Šitajā te pārstrādes tajā, kā viņi saucās. Konteinerā kaut kādā, jā. Bet, te arī man ir jāsaka, kā arī šajā ziņā ir, par nodošanu, par pārstrādi, ir, ar pirmo tā nevar uzķert, jo, ja tev ir jānodod lupats, tur vecās apakšbiks, vai tev ir jānodod izlietotie Duracell vienreiz lietojamās baterijas, kas tiešām baterijas nevis akumulātori, tad nav nekādas problēmas, tad tev viss skaidrs. Bet tikko tev ir ierīce ar litiju iekšā, Latvijas zaļais, kā viņš tur punkts vai josta vai vēlnsnīca, kas tas tāds ir, baigi neskaidra tā sistēma ir, un, es nezinu, vai es tiešām drīkstēju tur tajā konteinerā atstāt to telefonu. Varbūt ziņās tu redzēs. Jā. Spīcē izziņots, tagad būs nodēts. Jā, super. Bet, ar šitām lietām vienmēr sakot prātīgi. Paskatāmies, ja tur, nezinu, kaut kāds bērniem neatdots, vai pat godīgi sakot, arī bērniem atdots vecais kaut kāds telefons, kas tur ir kaut kāds 3 gadīgs, 4 gadīgs. Paņemam, paskatāmies ik pa laikam. Man liekas, tāds tas lielākais mesiķis ir. Ir īpaši, ja tas ir tāds, ka bērni vai vecāki cilvēki nepievērš tādām lietām uzmanību. Tu jau tāpatās, tu savam vietālrunim vai klēpdatoram tu jūti, tu noliec uz galdu un tas draņķis sāk šūpoties, tāda šūpolīte parādās. Tad tu sāc domāt, tu skatīties vismaz, Apple un šī te Sony gadījumā ir acīm redzami, ka tev atrauj vaļā to aizmuguras vāku vai uzpūšas tur, nezinu, klaviatūra vai kaut kas tāds, un tad sāks tādas problēmas, vizuāli redzamas problēmas, bet varbūt vecs cilvēks vai bērns tādas lietas nepamana, un tas, man liekas, ir vēl ultra bīstamāk. Bet tas bija šogad vai tas bija pagājušajā gadā, kad bija Mr. Who's the Boss, tas video par tiem Samsungiem, kas uzpūšās? Bija kaut kas tāds, jā. Bet... Man liekas, ka gada sākumā kaut kad. Laikam varēja būt, jā. Tur tas stāsts atkal bija viņam ir super liela kolekcija ar tiem telefoniem, viņam, nezinu, tu attaisi istabu, un tev tur istabā ir plaukti tā kā, ar veciem un interesantiem modeļiem, un viņš bija pamanījis arī tos modeļus, kuri no nelietošanas, atšķirība tāda, ka ja Jānis savu to vismaz turēja pie elektrības un izmantoja kā pulkstenī, tad tie vienkārši izslēgti stāvēja. Un tikai Samsung Galaxy modeļi bija uzpūtušies. Ne tur OnePlus, ne tur Huawei, ne tur Honor, ne tur kaut kas cits bija uzpūties. Un tur atkal interesanti kaut kāda lieta, ka tur arī Samsung īsti, man liekas, nedeva nekādu komentāru, kāpēc tas ir noticis un tā. Tāpēc, ka tā vajag. Labi. Thunderbolt 5, Ansi? Labi, jau spēr vaļā, tad par Thunderbolt 5 būs jauns nākamgad. Intels izziņojis pavisam nesen, kaut kad šonedēļ. Teorētiski, tātad salīdzinot ar Thunderbolt 4, man liekas, Thunderbolt 4 tur bija līdz 100 vatiem vai līdz 120 vatiem lādēšana ar šo te Type-C vadiņu. Protams, atbilstoši Type-C vadiņu.
Thunderbolt 5 gadījumā ir 240 vatu lādēšana, kas jau ir tīri nopietni, ar to tu var tur nezinu Gaming kaut kādu. laptopus. Tu var gaming laptops, jā, nu kaut kādu RTX, nu es domāju, ka kaut kādu 30, 50, 30, 60, pat 40, 60 iespējams pat var laikam nobarot ar kaut ko tādu. Jā, bet nu, tur vajag, protams, attiecīgi tehnoloģiju visos galos, gan lādētāju, gan vada, gan pašu laptopu galā. Ir lielāki, bet nebūtiski lielāki. Tur kaut kāda šmugulēšanās bišķiņ bija ar to datu pārsūtīšanas ātrumu, ka, nu, var teikt, ka tādi paši, bet ar iespēju, ka var uzlabot to datu pārsūtīšanas ātrumu. Bet kas man likās galvenais, ka šim te Thunderbolt 5 nāk iekšā PCI Express 4 standarts, kas nozīmē, ka tu vari pieslēgt ārējās videokartes. Nu, šīs te ārējo videokaršu kastītes klāt. eGPU. Jā, šie te, kas ir, mums ir bijuši, manuprāt, Asusam viens klēpdators ar ārējo šo te videokarti, kur tu slēdz vai neslēdz, tā ir tava izvēle klāt. Bet tam bija specifisks spraudnis, nu, proprietary, vai kā viņš tur saucās. Bet tagad to varēs ar parastu Type-C, nu, protams, atbilstošu Type-C vadu izdarīt. Tā kā šis te varētu būt tāds diezgan... Nu, šī bija tā nianse, kas man jaunajam Thunderboltam, kas nu, būs jau pieejams faktiski lietotāju ierīcēs, kas man likās tāds super interesants, ka tu, piemēram, varēsi savu kaut kādu, nezinu, tur 10, 11, mums 11 paudzes EliteBooks no HP paņemt, pieslēgt pie ārējās videokartes un rambāt spēlītes ārpus office stundām kaut kas tāds. Nu, tur būs droši vien sarežģītāk tas viss, bet, nu, idejiski, manuprāt, tu varēsi pie, varbūt sauksim to sarunas karstumā par Office klēpjdatoru, pie Office klēpjdatoru pieslēgt riktīgu, jaudīgu ārējo videokarti un spēlēt spēles. Un riktīgu monitoru un viss notiksies. Tur tam izšķirtspējām, tur bija vairāki 4K monitori, laikam, atbalstīti un 540 Hz atsvaidza. Tur bija 540 Hz pie 1080p izšķirtspējas, un laikam bija 3-4K monitori ar kaut kādiem 144 Hz vai kaut kas tāds. Nu, kosmos toreiz savu šito te lidojamo spēli, ko tu vari iegrimt lielos 3 monitoros, un tur viss izklausījās superīgi, kā tas būs realitātē, to mēs redzēsim. Bet būs dārgi, droši vien būs dārgi, lai arī, manuprāt, Intelis par šito te visu triku, par Thunderboltu, manuprāt, neprasa nekādas naudas izmantotājiem, vai tur kaut kas tāds bija, bet tas, tas nozīmē, ka tas nav AMD kompiem, pareizi, tas ir tikai Intel. Nē, tas nav AMD kompiem, un tas nāks ārā tikai ar 14 paudzes Intel šiem te procesoriem, kas būs kaut kad oktobrī. Un atceroties, teiksim, no mūsu pašu laptopu apskatiem, nu nav tā, ka iznāk Thunderbolt aktuālā versija un pēkšņi bums visiem kompiem vismaz viens ports ir Thunderbolts. Tā arī nav. Vispār jau tagad pēdējā laikā, ja tu galīgi neskaties uz 500 eiro laptopiem, tad pēdējā laikā jau ir labāk, ir stipri labāk. Bet tā ir tik nenormāli krūta tehnoloģija, vienkārši atceros agrāk, teiksim, ka tev bija, nezinu, kompis, ja, tad tev ir viens atsevišķi vads bija lādēšanai, tad tev bija kaut kāds HDMI vai, sazini, kas vēl tur, displeja porti kaut kādi briesmīgie monitoram. Tagad tu atnāci uz darbu, piemēram, tev monitors, kuram ir USB-C, Thunderbolts, tu pieslēdzi pie tā pašā kompja vienu vadu, un tev viss viņš lādēs, tev viss smuki rādās. Tas ir fenomenāli ērti. Sīkums. Jā, man ir 8. paudzes šis te HP EliteBooks, kuram arī ir Thunderbolt doks klāt, un šīs te ir tas mirklis, kad pašā klēpjdatorā ir iekšā HDMI, vēlnciņi, tagad es negribu samalot 1.4 vai kaut kas tāds, kuram pieslēdzot 4K monitoru, tev iet tikai 30 Hz. Tā pēle iet tā pārlecieni,
Un tā, kad tu pieliec, fiziski tu nevari apiet šeit problēmu, jo tev ir 4K ekrāns. Bet tikko tu pieliec pie Thunderbolt doka, tā tev ir divi, man ir pie tā Thunderbolt doka ir divas DisplayPort izējas un viena HDMI vai otrādāk, un tur viss notiekās. Jā, Thunderbolts ir super tehnoloģija, bet dārgajos datoros. Padārgos datoros, jā. Un Apples, manuprāt, jājus šitā te zirdziņam. Ja es pareizi atminos, tad Thunderbolts ir Intel, vismaz sākumā bija Intel un Apple kopdarbs. Iespējams, jā. Ja mēs par dzelžiem runājam, tad es šonadēļ beidzot lejupielādēju to jauno Starfield spēlīti. Un, zinu, ko es secināju? Pirmkārt. RAM par maz. Rams? Jā. Dram par maz. Nē, Rams. Rams varbūt arī nav par maz, bet Intel Arc videokarta īsti nebūs krastā neies. Tātad pirmkārt es vispār arī interesantā kārtā, tātad tā spēle, protams, ka viņu var pirkt atsevišķi, maksās, kā jau visas jaunās spēles, tu nezinu, 80 eiro kaut kādu, kas ir daudz, bet ja tev ir tas PC Game Pass, ja mēs par datoriem runājam, tad tā spēle ir iekļaut iekšā, tu mēnesī maksā, tu maksā 10 eiro vai kaut kas tamlīdzīgs, un bums, tu vari to spēli lejupilādēt un spēlēt, kamēr tev tas pass ir aktīvs. Un tieši tādā veidā es ir dabūju, jo es nejauši atklāju, ka man tur bija aktīvs tas abonents. Tad es viņu lejupielādēju, tā kā man lēns internets ir, tad tas man prasīja visu nakti, tos 140 vai 170 gigabaitus. Un es viņu tā kā palaist mēģināju, tur rādās tā kā laika tāda uzskaitīšana tajā launcherī, un es skatos, ka minūtes 4-5 nekas nestartējas. Un tad es sāku tur dancot apkārt ar atjauninājumiem, tur gan Ryzenam, gan tai Intel Arc videokartē, jo es paralēli sāku pētīt internetā, un ar Intel videokarti tur nav baigā tā spēlēšana. Beidzot es palaidu to spēli, un es secināju, ka nekāda baigā spēlēšana nebūs. Tā kā, tad, kad ieslēdz kaut cik cieņpilnā izšķirtspējā, tad tu vari tikai uz low kvalitātes spēlēt, un tad tai spēlē nav jēgas. Un es arī pēc tam sāku runāt arī apkārt ar cilvēkiem, ka diemžēl ar Arc nebūs iespējams normāli spēlēt šo konkrēto spēli. Kas ir interesanti, jo nav jau tā, ka tā karta ir vispār neizmantojama, tas pats Diablo, darbojas viss kā vajag, tā kā vispār nekādu problēmu nav, bet Starfieldam, Ansi, kāda mūsu demo kompī ir GeForce, kurais? 3070. Es zinu, mēs samainīsim. Mēs mierīgi varam samainīt. Paklau, bet es skatos, ka tieši ka Intels ir atzinis tieši šodien ir kaut kāda ziņa, ka Intels ir atzinis, ka ir kaut kādi, vismaz šobrīd, ir driver problēmas. Vai tās ir driver problēmas? Jā, tas ir driver problēmas tieši ar Starfieldu. Intels jau vispār cenšas salabot šitādas lietas savām ARC videokartēm un tām, kā viņas tur sauc, Iris XE kartēm. Tās, kas ir tās iebūvētās procesoros videokartes, lai tur kaut kādas lietas būtu. Pagaidi pāris dienas. Neapraudies uzreiz, kā es par savu uzsprāgušo telefoniņu veco. Ok, tad var nākamdēļ pamēģināt vēlreiz. Varbūt, jo tagad palaižas tā spēle, bet viņi nav spēlējama. Bet tā jau, ja Fallouts interesē, un man interesē Fallouts, agrāk spēlēju, es ceru, ka būs interesanti. Lai gan atkal internetā ir pilns arī komentāru, briesmīga stulba spēle, viss tur ir slikti, viss tur lēni notiek, bet jāpamēģina. Doma jau par šitām atvērtajām pasaulēm ir forša. Lūk, vēl viena lieta. Tātad man liekas, ka pagājušajā nedēļā, bet iepriekš jau stāstīju vismaz Twitterī noteikti, ka es taču uz viršiem pārgāju. Plānoju pāriet, attiecīgi sataisīju uzņēmuma karti degvielas, un pirms tam es nestāju pildījos, kaut kā tā bija iegājies, tur pa ceļam man tas uzpildes stacija ir, bet tagad jauns mēnesis, pirmā uzpilde, viņiem ir tā viršiem lietotne mobilā, un tā tad, tur tā doma ir tāda, ka tu no tās lietotnes tu principā vari aktivizēt sūkni, uzpildīties, un tad principā apmaksāt arī ar šo te uzņēmuma karti, vai arī, man liekas, var piesiet arī maksājuma karti un tā kā, kontrolēt šo te uzpildī no lietotnes, kā
moderniem uzņēmumiem pienākas. Nu, lūk, es uzpildījos, es tur norādīju to karti, es tur norādīju šo te sūkni, tā kā viss forši. Un tad es tāds pabeidzu to uzpildu, noliku pistoli vietā un nekāds paziņojums neatnāk lietotnē. Tur ir tāda sadaļa, kur ir transakcijas, ja? Apskaties transakciju vēsturi. Tur šī konkrētā uzpilde nerādās. Es tā pagrozījos, aizsvaipoju prom to lietotni, atvēru vēlreiz, nekas neparādījās. Padomāju, braukt prom, pēc tam, policijā mani meklēs, kāpēc nesamaksāju par uzpildi, vai ieiet iekšā veikalā un, pajautāt, vai ir apmaksāta. Es ieju veikalā, jā, vakur gribēs iet maksāt, tā kā ar lietotni man nesanāca samaksāt. Nezinu, kāpēc. Tad es to karti samaksāju turpat veikalā. Pēc tam es braucu prom un domāju, vai varbūt man tagad dubultā novilksies šitais te maksājums. Tā kā baigi gudrāks es arī nepaliku. Twitterī tur teica, tev taču vajadzēja to QR kodiņu skenēt kaut kādu, bet es neredzu jēgu, jo tu jau esi stacijā. Viņš arī pats parādīja, hei, tu esi tajā juglas viršos, jā, davai, spiežam sūknis taču aktivizējās. Tāpēc, ja kāds klausās no viršiem, es zinu, ka klausās no viršiem, pastāstīja, lūdzu. Tas ir garām. Ja jāskanē kaut kāds kods, tas ir garām. Nevajag skanēt. Es taču varēju palaist no lietotnes to sūkni un viss tur darbojās. Uzliec svešus numurus, iebrauc, uzpildies, brauc tālāk. Jā, tad īstenībā tev nevajadzēja teikt, tu esi atklājis bagu un tev vajadzēja pildīties bez maksas, kamēr tu vari. Vai pēc tam piestādīs rēķinu vienīgais. Ja tas tā darbotos. Nē, es saprotu, ka viršos nav tā kā Nestē, kur nepalaižās sūknis pirms tu neesi samaksājis, vai kā to var droši vien nosaukt. Autorizējies. Nē, Nestē viss smuki, tur, ja godīgi sakot, tur neko pārprast nevar. Jā, tur nesāk. Es nezinu, man ar Nestē arī ir bijuši visādi cirki, tur, kad privāta personai maksāt, pārskait uz to savu nosacīto kontu. Tad tur arī ir bijuši visādi cirki, ka tur viņi 5 dienas nevar atrast to manu pārskaitījumu, lai arī es no tās pašas bankas esmu uz to pašu banku pārskaitījis. Es esmu zvanījies un, neiet gludi. Es gan neesmu cirkulī pamēģinājis, kā viņiem ir ar to, to atpazīšanu, numuru atpazīšanu, bet cirkulī es vispār principu pēc nebraucu. Kāpēc? Dārgs saldējums. Ok, labi. Kas mums vēl tāds interesants? Ja jau mēs par mašīnām ieminējāmies, tad Latvijā ir dibināta jauna kārtējā biedrība. Tāda šī konkrētā, par ko es gribu runāt vienā teikumā, ir elektroauto īpašnieku interešu aizstāvībai dibināta Latvijas elektroauto biedrība. Dibināta tātad LEAB saīsinājumā apvieno elektroauto īpašniekus, elektroauto jomu saistītos uzņēmējus un entuziastus ar mērķi aizstāvēt elektroauto īpašnieku intereses valdības politikas un normatīvu aktu izstrādē un infrastruktūras attīstībā. Respektīvi cīnīsies par to, lai neatņem viņiem šitās te joslas, bezmaksas stāvvietas un visu pārējo kaut kādā brīdī. Malači, katrai domu biedru grupai ir jābūt pavismaz vienai biedrībai. Bet būsim godīgi, elektroauto jau nekas cits vairs īsti neatliek, jo tās uzlādes ārpus mājas ir padārgas. Ja tu nevar šaut pa tramvajas sliedēm, to tu nedrīkst darīt, bet ja nevar braukt pa sabiedriskā transporta joslu un likt to mašīnu, kur tu gribi, tad kur ir vēl tas ieguvums, ka tu esi samaksājis tos 50,000 vai 416 eiro mēnesī, kā ir Baltika šajā te Q8, kas viņiem tur e-troni vai kas ir tur sapirkti. Tie vēl nebija Q8, tie bija vienkārši maks vecie lielie e-troni. Jā. Es jau minēju pirms brīža, ka vakarnaktis mazāk gulēju, kamēr jūs saldu džičējāt un cīnījos ar kursoru. Bija tāds interesants gļuks. Tā, stop. No. Varbūt citi arī negulēja. Labi. Tātad, pēdējās dienās es biju pamanījis aizdomīgas darbības, attiecīgi, tad, kad esmu ielogojies, tie admini panelī, tad frontends, respektīvi kursora tā, vizuālā daļa kaut kā aizdomīgi lēni lādējās. Tas bija tāda viena aizdomīgā lieta. Jums tad nebija problēma? Man liekas, es tev noziņoju, ka man vispār nelādējās. Kaut kad pirma diena. Ok. Tad tālāk... Man viss labi. Tālāk nākamā lieta, tāda krietni jau satraucošāka, bija tāda, ka
automātiski sāka veidoties, uzrasties lietotāji ar administratora tiesībām pie tam. Bet labi, tur tā sistēma man ir tāda sataisīta, ka tur ir 2FA autentifikācija, attiecīgi pat, ja izveidojas lietotājs, tāpat ielogoties viņš nevar, vismaz, ja manuāli mēģināt logoties bez tā 2FA. Tā kā tas tik tālu tauts, bet tāpat tu to lietotāju, kas uzrodas, izdzēs laukā, un pēc brīža bums viņš vēlreiz. Skaidrs, ka kaut kas ir ieperinājies kursorā, kam tur nav jābūt. Un tad vakar es izdomāju, ka nē, fakštais man nepatīk, un pamēģināsim risināt. No sākuma es pamēģināju tā kā noupdatot WordPressu visu kā tādu. Gan automātiskā veidā, gan pēc tam manuāli tur tos failus patīrīju. Labāk nepalika. Pēc tam es tēmu noupdatēju, respektīvi to newspaper, kas mums arī ir. Tas radīja tur dažas citas lietas, jo katrs updates plēlam ir piedzīvojumi, pārpilns, bet to es tā kā atrisināju. Un tad es sāku skatīties, kur tā problēma varētu būt. Un beigās es secināju, ka visdrīzāk kāds no spraudņiem, mums tur diezgan viņi ir izmantoti kaut kādām konkrētām funkcionalitātēm, kas netiek uzturēti kaut kādu laiku, piemēram, tur gads, 2. Tātad kāds ir pārņēmis, speciāli vai nespeciāli, un kaut ko nelāgu dara ar šo spraudni. It kā tas spraudnis joprojām turpina izskatās darīt to lietu, kāpēc viņš sākotnēji bija uzstādīts, bet tā kā oriģinālais autors neattīsta viņu tālāk, tad tas, kas pārņēmis, viņu ir ieperinājis iekšā kaut kādu drazu. Un to es pagaidām atklāju, kad vienkārši izslēdzu visu laukā, un tad pa vienam slēdz iekšā un atstāju to pašu minimumu ar tām lietām, kas tā kā, tiešām mums ir nepieciešamas, un kaut kādu baru pagaidām neieslēdz iekšā, aiz borta tur palika kādi, tur 6-7 spraudņi, un pagaidām tā problēma it kā nav parādījusies. Tas nozīmē, ka kaut kur tajos 6-7 spraudņiem varētu papētīt kādreiz, ja būtu laiks, un saprast, kas tad bija. Tas stāsts ir par to, ka atjauninām programmatūru, skatāmies, neizmantojam to, kas nav maintainots. Tas ir, starp citu, stāsts arī. Netaisam mājaslapu WordPressā? Tā es nevaru piekrist. Vēl bija, taču atcerieties, mums bija kursorā pirms kāda laika tas spraudnis, kas ļāva atzīmēt kļūdas. Ja? Un toreiz es izslēdzu to spraudni, jo arī viņu pārstāja uzturēt autors, un tur parādās arī WordPress tajā pluginu lapā, ka tur, kaut kādas tur lielās versijas vairākas viņš nav atjaunināts, padomā, vai tiešām tev to vajag. Un toreiz izlēmu, ka man to nevajag, un tā kā cilvēki prasīja pa laikam, kur vajag atzīmēt, un tās kļūdas, bet uzskatāms piemērs, kas attiecas uz to, ka WordPress nevajag izmantot, ir jau visādi tie CMS, un daudz ir tādu visādu ezotērisku interesantu, tur ghosti un kas tik vēl tur nē. Bet man liekas, ka WordPress tā lielā burvība ir tāda, ka ir pa šiem gadiem tāda ekosistēma ar tām tēmām, ar tiem spraudņiem, ar visu apbūvēta. Jābūt gļukaināk, jābūt riskantāk, tīri no drošības viedokļa, bet toties tu vari par jebko to lapu sataisīt. Savukārt tiem specifiskajiem CMS-iem visdrīzāk viņš ir veidots kaut kādai vienai konkrētai lietai, es nezinu, tur e-komercijai vai kaut kādai vienkārši vizītkartes tipa lapai, un tā viņš arī darbojas. Un visdrīzāk tev būs pašam tad baigi jākodē. Un tā kā es nemāku kodēt, es māku izmantot to WordPressu, kasot kopā visādas, kā saka, no sūdiem un no šitām kociņiem. Tas ir low code, kā tagad moderni saka. Nosacīt. Jā. Tā kā tāda interesanta piedzīvojuma. Bet nav viss tik vienkārši, jo arī nācās iziet cauri, paskatīties, kas man tur notiek ar cachingu kaut kādu, jo senos laikos mēs vēl mācījāmies, kā vajag cachot WordPressu, jo tā, tev ir vairāk, lietotāji uzrodas, tad tas WordPress it īpaši ar tām visām smagajām tēmām, smukajām, neiet labi. Tāpēc mums tur ir gan caching saturam, gan ir Redis uzskrūvēts, gan ir Elasticsearch, lai meklēšana būtu kaut cik cieņpilna. Un tad, kad visu to saslēdz kopā, tur arī jāpadanco ir apkārt. Un, tā kā vakars bija garš, bet pagaidām izskatās, ka darbojas un kaut kas no tā visa mācība visiem apdeitoties. Kas vēl tāds, ko mēs esam neizrunājuši? Henrijs ir visu pateicis. Ir labi. Jā, es esmu pilnīgi savs mutē. Es tikai gribēju pateikt, garais garāks, vakars īsāks, jo kādreiz bija tāds sals, divtrīgais garais. Tad bija tāds teiciens. Anci, kā tev ar sakāmo? Visu pateici. Kas ar tiem Sony sunīšiem?
bija ziņa interesanta. Viņiem taču ir tie... Sonīši bija Aikibo. Kā viņi sauc? Aibo? Jā, bija pirms kaut kādiem 5, 6 kaut kas tāds gadiem. Tagad, laikam, Sony kaut kādā mērā strādās par starpnieku, bet tur baigi nevarēja saprast. Tur izskaties, tas viss diezgan aizdomīgi. Vienmēr sakot, Sony kaut kādā mērā paņems tos suņus atpakaļ un nodos, tas ir nepareizi, protams, izmantots vārds, bet nodos tālāk kaut kādiem, tā kā veco ļaužu pansionātiem vai kaut kādām aprūpas iestādēm vai vēl nezinu kam, šos te viegli palietotos un ļoti nomīlētos elektroniskos sunīšus, bet tur tā ziņa bija tāda divējāda, ka, ja tev nevajag atdot to suni atpakaļ un to suni nodos tālāk, un neradīsies tur kaut kādas elektroniskās miskastes vai kaut kas tāds. Bet no otras puses, sakal, tā ziņa bija diezgan tāda skarba, ka Sony negrasās tur tos suņus ne tīrīt, ne labot, ne atjaunināt tādā ziņā, ka uzfrišināt izskata ziņā, bet arī programmatūras ziņā es sapratu, ka Sony tur vispār netaisās iejaukties. Viņi ar vienu roku paņems, ar otru roku pados tālāk. Plus no šiem te vecvaļaušu pansionātiem, vai kas tur vēl pie vēlnes būs, vēl tiks ņemta kaut kāda abonēšanas maksa, jo tiem Aibo suņiem, es saprotu, kaut kāda cloud service, maksas cloud service, bez kuri, laikam, tas suns īsti nestrādā. Līdz ar to, kā tas tur viss beigās būs, bet gan jau tas viss tikai Japānā notiek, vai kaut kas uz to pusi, vai Japānā un Amerikā. Līdz ar to... Tas būtu interesanti. Ja varētu aizsūtīt uz pansionātiem šos te fērbijus, vai kā viņus sauc, tās briesmīgās lelītes. Tās jau, man liekas, nosparāks dabīgā ceļā, viņi aizmirsti un izsvied ārā, kamēr bērni neredz. Jums kādam no jums bija fērbijs? Tikai Tamagotchi bija, ja? Nē, es gribēju vienu brīdi ļoti, tu man tagad atgādināji, es saskumu. Jo Tamagotchi, mums bērnībā, man liekas, visiem tur apkārt kaut kur bija, man liekas, arī bija viens, tagad mēs pamanījām kaut kurā veikalā, tāpat, ka joprojām var nopirkām meitai, pirms kāda laiciņa tagad ir otrais piegājiens, viņa vēlreiz mēģina tur, bet tas Tamagotchi ir tik dīvains un gļukains, viņš vienkārši ir paēdis. Apdiršās un nosprāks. Tas ir viens, bet pat ja viņš ir paēdis, pat ja viņš ir satīrīts, tāpat viņš vienkārši ņem un nosprāks kaut kādā randomos. Bērnam ir šoks un neticība pasaulē. Būsim godīgi, kā mēs visi. Jā. Es domāju, ka man no Tamagotchi bija baigā trauma. Man ar māsu bija abiem 2 viens. Un mums bija tāds, kur varēja entos, tā kā tur visādus dzīvniekus un visu kaut ko tādu tur audzināt. Un es tur gribēju audzināt taureni un viņi kaut ko citu, ziloni gribēja audzināt. Un vienu dienu es nāku un skatos, un māsa ir vienkārši paņēmusi un piespiedus manam taurenim reset pogu, un taurens ir aizlaists mūžībā, lai viņi varētu savu ziloni audzināt. Un visu kopš tā laika es vienkārši apvainojos uz Tamagotchi un tā. Bet zini, kas būtu interesanti? Kaut kāds competitive multiplayer Tamagotchi, ka tu vari vienlaicīgi uzturēt, 10 dzīvniekus kaut kādus. Tas būtu cool. Man liekas, ap šo laiku jau man pašam sāk sevi grūti uzturēt. Bet es brīnos, kā īstenībā, kā šitā ideja nav pārvērsta kaut kādā, supervirālā lietotnē vai spēlē vai kaut kā tam līdzīgi. Es lūdzu, ja neskarogu augstu un stalts un rekup šitā te, es šonedēļ vai pagājušajā nedēļ, nezinu, jaunkundze, kas tur taisa špagatu, kā viņi saucās, Evelīna Pārkere. Viņai labākā kvalitāte tā, ka viņi ar špagatu iztaisīt. Taisa iepazīšanās portālu kaut kādu... Apple. Es arī lasīju LinkedInā vai kur. Viņi ir principā startuperi tagad. Jā, ka tur uzdod kaut kādus jautājumus, ka tu nebalsties uz vizuālo iespaidu vai tur kaut kādu... Nezinu, tā kā LinkedInā tur raksta šitās te muļķības sākumā, lai piesaistītu uzmanību savam profilam. Tev balsties uz kaut ko citu. Nu tik būs. Tas 100% tāpat beigās tas špagats ir tas galvenais.
Nu, vai otrs galvenais, vai trešais. Viņi taču grāmatu izdeva. Grāmata bija veiksmīga, tagad viņi iedomā aplikācijās iet, ja? Jā, viņi ir biznesmeni. Viņai būs kaut kāds dēļ. Viņi prezentēs kaut kādā web summit vai kaut kādā Latvijas tajā vienā pasākumā. Pagaidā, web summitā vai Latvijas pasākumā? Web summit ir liels pasākums. Kaut kā smartkumā, laikam tajā. Ok. Tad būs investorus jāmeklē. Jāreizo miljoni. To jau arī ar špagatu var ir diezgan labi. Un tad tā kā konkurēs ar Tinderu. Vai tur kaut kāds angli viņai cits ir? Jāiet uz smartkomu un jāklausās galu galā. Laikam, jā, viņi tā kā piedāvā kaut kādas tur citādāk to piegājienu. Tā kā var teikt, ka konkurēs ar Tinder, jā, bet kaut kādā citā kvalitātē. Ok. Bet tas ir normāli. Cilvēki vēl eksperimentē. Es atceros, bija crazy idejas savulaik Gailumas Jankundzei. Un paskatāmies, kā viņai tagad ir diezgan interesanti sanāk ar to OX Drive. Viss normāls, reāls bizness un, cik es saprotu, nemaz tik slikti neiet. Egija ķēriens. Es Egiju nedaudz zinu. Tāda jaudīga dāma ir. Jā. Vienmēr bijusi. Lūk. Ok, tad uz jaudīgo dāmu nots, es domāju, noslēgsim šo epizodi. Sākām ar jaudīgiem tehnoloģijām, pasaulē labākajiem vietāluņiem, kas kļuvuši tikai vēl labāki. Un pabeidzām ar jaudīgām dāmām. Paldies, tad, kungi, par dalību šajā 53. epizodē. Kopā visi sakām atā. Čau! Atā! Ko kursors tev neraksta? Regulārs tehnoloģiju podkāsts kopā ar Kursors LV.